1. septembrī mūsu skolas pagalms bija pilns ar bērnu smiekliem un smaidiem. Daži priecājās satikt draugus pēc vasaras, bet daži gribēja vēl ilgāk pagulēt. Ar kopīgu pasākumu sākām jauno mācību gadu, īpaši sveicot pirmklasniekus, kuri pirmo reizi devās skolas gaitās. Turpinot mūsu tradīciju, 2. septembrī norisinājās jauno 10. klases šalēdēšanās pasākums. Pasākuma laikā 10. klases skolēniem bija iespēja sev viens otru labāk iepazīt un veicināt savstarpējo sadarbību caur dažādām aktivitātēm un spēlēm, starp kurām bija arī saškocētās kājas, genoveva un stafetes. Ceturtajā septembrī mūsu skolā norisinājās vesels 2 projektu aktivitātes. Pirmā bija Erasmus Plus jaunas līdzdalības projekta Dari aktivitāte Kā būt videi draudzīgam. Aktivitātes laikā 10. klases skolēni uzzināja par videi draudzīgu dzīvesveidu un gāja cauri dažādām darbnīcām par atkritumiem, pārtiku un dārzkopību. Pasākuma noslēgumā notika parlamenta plenārsēdes simulācija, kur skolēni debatēja par dažādām vides un ilgtspējības jautājumiem. Otrais pasākums bija Erasmus Plus Eiropas solidaritātes korpusa projekta Iespēja oāzes darbnīca, kā izveidot vides iekļaujošu objektu. Darbnīcas laikā 12. klases skolēni kopā ar ekspertiem izstrādāja vides objekta Iespēja oāzes vīziju, kas tiks realizēta novembrī šeit pat mūsu skolas pagalmā. 12. septembrī šeit pat mūsu skolas stadionā sapulcējās tēti, vectētiņi, brāļi, krustāvi un citi, lai kopā ar bērniem piedalītos jautrās sporta spēlēs un atzīmētu tēvdienu. 12. klašu audzēkņu sagatavotajās aktivitātēs visi varēja piedalīties dažādās stafetēs, smieties, sacensties un mācīties sadarboties viens ar otru. 26. septembrī skolā tika atzīmēta dažādo kurpju diena, kuras mērķis bija pievērst uzmanību iekļaušanai un dažādībai. Skolēni skolotāji šajā dienā valkāja dažādas savā starpā nesaskaņojušas kurpes, simbolizēt to, ka atšķirības mūs vieno. Pasākums mudināja visus būt saprotošākiem un pieņemošākiem ikdienā. 26. septembrī Viļa vēstnieki Eis Rudolfs Miķelsons, Evita Ruzga un Līva Kronlaka devās intervēt mūsu skolas skolēns par viņu zināšanām Eiropas Savienības valodām un rosināja interesi par valodu daudzveidību. 29. septembrī skolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kas norisinājās pa 3 skolas stāviem. Skolēni bija sarūpējuši dažādas pašu gatavotas gardumus, rotas un citas veltes. Tirdziņš radīja rosīgu un sirsnīgu noskaņu, ļaujot visiem kopā svinēt rudens ražas bagātību. Skolotāja diena – diena, kad sveicam un pateicamies par mūsu skolas skolotājiem. Šogad 12. klase parūpēsies par stundām 1. līdz 3. klasītēm un liks iejusties skolotāju un skolēnu lomās, jo pēc stundām saliedēšanās skolotājiem. Labo darbu nedēļa norisināsies visā Latvijā no 6. līdz 12. oktobrim. Šī akcija veicina cilvēkus palīdzēt dzīvniekiem vai savai kopienai. Mūsu skolā katra klase ir aicināta izdarīt savu labo darbu šajā nedēļā. Skolēnu pašpārvalde arī iesaistīsies šajā akcijā, atbalstot sociālā pakalpojuma centra Tilts apmeklētājus, spēlējot spēles un pavadot kopīgu laiku. Karjeras nedēļa norisinās no 6. līdz 10. oktobrim. Tas ir pasākums, kurā skolēniem tiek dota iespēja iepazīt dažādas profesijas un darba vidi. Tās laikā skolēni apmeklē uzņēmumus ārpus skolas, tiekas ar darbiniekiem un uzzina par dažādām karjeras iespējām. Papildus informācija par karjeras nedēļas pasākumiem tiks nosūtīta katram skolēnam tuvākajā laikā. Kuldīgas jauniešu fórums – ikgadējā tradīcija, kas šogad norisināsies 17. oktobrī. Fórums pulcējas jauniešus no visas Kuldīgas novada uz dažādām aktivitātēm, darbnīcām, tikšanos ar kādu slepeno viesi un ar ballīti nobeigumā. Kāds pasākums un kad tas notiek? Būs video sižeta un komiks konkurss Mūsu ietekme, kas notiks oktobra mēnesī. Kurš var piedalīties? Piedalīties var ik viens no 4. līdz 12. klasē, individuāli vai grupās. Kāds ir laika limits? Tad, ja iesniedz darbi, ieskaitot oktobra brīvlaiku. Un pats galvenais, kāds ir balvas?
Balvas ir tātad labākais komiks, saņem 50 eiro vērtībā balvu, un arī labākais video sižets 50 eiro vērtībā, plus vēl skatītāja simpātija. Kas ir pasākums ielūkojies politikā? Tas ir pasākums projekta Tilts, kas ir Erasmus Plus programmas ietvaros. Tātad šajā pasākumā notiek politiķu ēnošana. Jaunieši var ēnot politiķus un pēc tam kopīgi vērot domas sēdi. Tad saprast vispār, kā notiek politika.